Kad persona maina dzīvesvietu, likums paredz, ka 30 dienu laikā savā jaunā dzīvesvieta ir jādeklarē. To var izdarīt pašvaldībā, kura dzīvesvieta atrodas, vai arī portālā Latvija LV. Par šo e-pakalpojumu tiešām var teikt, jaunas dzīvesvietas deklarēšana ir pāris klikšķu attālumā. Tātad ātri, ērti un bez liekas papīru kārtošanas, jeb birokrātijas. Taču, diemžēl, ar zinām birokrātiju nākas saskarties pavisam citiem cilvēkiem, ja pēkšņi atklājas, ka cilvēks, kurš deklarējies, ir bijis negodprātīgs. Tikai tāpēc, ka Ingrīda ļoti skrupulozi izpēta katru rēķinu, kas saņemts par komunālajiem pakalpojumiem, atklājusi, ka 2 cilvēku vietā viņas dzīvoklī piedeklarēti 3. Kā jau nojaušat, par 3. iedzīvotāja personību viņai nebija ne jausmas. Nesen pamanīju, ka rēķina ailītē pie pakalpojuma par atkritumu izvešanu rakstīts, ka manā dzīvoklī ir 3 cilvēki. Latvija LV noskaidroja, ka svešs cilvēks ir deklarējies manā dzīvoklī. Uzreiz uzrakstīju iesniegumu, lai izdeklarē šo cilvēku, kura dēļ man ir lielāki komunālie maksājumi. Nesen saņēmu arī nekustamā īpašuma nodokļa rēķinu, kur arī rakstīts, ka ir 3 iedzīvotāji. Rakstīju vēlreiz Rīgas domas mājokļu un vides departamentam, bet atbildes nav. Tātad sanāk, ka dzīvokļa īpašnieks faktu, ka viņa dzīvoklī dzīvo kāds svešais, var konstatēt vienīgi no maksas par atkritumu apsaimniekošanu un reizi gadā saņemot nekustamā īpašuma nodokļa rēķinu. Turklāt esam jau pieraduši, ka cenas par atkritumu apsaimniekošanu ik pa laikam sadārdzinās. Tāpēc pilnīgi iespējams, ka līdzīgās situācijās citi dzīvokļu īpašnieki attopas daudz vēlāk nekā Ingrīda. Iesniegums, kad viņš nonāk pašvaldībā, mājokļu vides departamenta dzīvokļu pārvaldē, tad šis iesniegums tiek nodots īpašai komisijai, kas šo iesniegumu izvērtē, pārbauda, vai tiešām tā viss ir, vai ir sniegtas nepatiesas ziņas, un tālāk komisija pieņem lēmumu, anulē šo deklarāciju un arī nodod informāciju pašvaldības policijai, lai sāktu administratīvo procesu. Piemērot sodu, sākot no brīdinājuma līdz 700 eiro. Par nepatiesu ziņu sniegšanu valsts un pašvaldības iestādēm. Dienā, kad tapa sižets, Ingrīda mums atrakstīja, ka atbildi uz 20. decembrī pašvaldībā iesniegto iesniegumu ir saņemta 30. janvārī. Komisija lēmusi, ka persona vārdā Pavlo ir sniedzis nepatiesu informāciju un viņa ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ingrīdas dzīvoklī ir anulētas. Lai arī situācija ir atrisinājusies, tomēr Ingrīdas uzdotais jautājums pilnībā atbilst apzīmējumam nērts, jo cik viegli ir personai nelikumīgi piedeklarēties, tik ilgi un piņķerīgi situāciju atrisināt ar šī dzīvokļa īpašniekam. Kāpēc, lai izdeklarētu svešu cilvēku, ir vajadzīgas tik daudz darbības, bet, kad viņš deklarējās, man pat SMS neatnāca. Kā tas iespējams, ka īpašnieku netur lietas kursā par jauna iemītnieka deklarēšanu? Tehniski, tad, kad persona deklarējās, sevišķi caur e-pakalpojumu, tur ir sadaļa, kurā ir jāpauž, ka apstiprinu, ka visi sniegtie dati ir patiesi. Tātad persona uzņemas 100% atbildību, ka iesniegtie dati ir patiesi. Ja tas ir citādāk, tad jau tas ir likuma pārkāpums. Tātad, deklarējoties ar visnotaļ ērtā e-pakalpojuma palīdzību, valsts labticīgi pieņem, ka persona sniedz patiesu informāciju. Taču, ja dzīvokļa saimnieks uzreiz saņemtu ziņu, ka viņa īpašumā kāds piedeklarējies, uz šmaukšanos viņš varētu reaģēt daudz ātrāk. Par šādu risinājumu jau agrāk bijušas diskusijas, taču pagaidām bez rezultātiem. Ir nepieciešamas gan ļoti ievērojams finansiālās investīcijas, lai šādu risinājumu, piemēram, īsziņu uz personas telefonu, kā kāds svešnieks tur deklarējies nodrošinātu, un arī ir sarežģīti savienot visas nepieciešamās valsts mēroga informācijas sistēmas. Tā kā tas nav tik vienkārši izdarāms, lai nodrošinātu šādu piemēram, īsziņu. Rīgā 2023. gadā nepatiesas ziņas par deklarēto dzīvesvietu sniegtas 276 reizes. Pēdējos 5 gados vislielākais skaits bijis 2019. gadā, kad e-pakalpojuma ērtība ļaunprātīgi izmantota 378 reizes. Kopumā pa Latviju skaits nesot liels, mazāk nekā 3% no visiem deklarēšanās gadījumiem.
Saeimā šobrīd atkal ir iesniegta iniciatīva par šī procesa sakārtošanu. Tālāk, kā jau es teicu, tās ir gan finanses, gan šo te informācijas sistēmu salāgotība, gan ar kadastra reģistru, gan zemes grāmatu. Tur ir iesaistīts arī citas iestādes, lai šo varētu izdarīt. Tiesa, šī iniciatīva ir iedzīvotāju, nevis valsts ierēģņu aktivitātes rezultāts. Lai arī pēc PMLP datiem negodprātīgo ziņu sniedzēju procents ir mazs, iniciatīvu ir parakstījuši 10 322 atbalstītāji. Saeimas mandātu un ētikas iesniegumu komisijā kolektīvo iesniegumu deklarēšanās īpašumā tikai ar īpašnieka atļauju skatīs nākamnedēļ, 14. februārī. Iena Vītoliņa, Igors Stāts, 4. studija.